Tad emociju regulācija ir spēja būt šajā emocijā noteiktu laiku. Un ir periods, kad mēs saprotam, ka tas ir atbilstoši, kā bērns atrodas savās emocijās. Ja, piemēram, tas ir līdz gada vecumam, 2, 3 gadu vecumam, mēs zinām, ka bērnu tās emocijas var būt ļoti dažādas un pat ļoti daudz. Bet tomēr ap to 4 gadu vecumu uz augšu mēs jau sagaidām, ka tomēr tās emocijas samazinās, un mēs zinām, kad un kāpēc šīs emocijas ir parādījušās. Un visas dzīves laikā mēs trenējam savu emociju regulāciju. Tas nav tā, ka tagad, piemēram, kurā vecumā bērnam būtu jāspēj regulēt emocijas. Nevis kurā vecumā, bet katrā vecumā ir noteikts daudzums, cik daudz. Jo, ja mēs padomājam par sevi kā par pieaugušu, varbūt tev ir bijusi šāda pieredze, kad tu varbūt tās pārvācies, varbūt tās partnerim tur sākās komandējums, piedzima otrs bērniņš, viens bērniņš saslima, un varbūt tās vēl ģimenē kaut kas notika. Tas var tā kā veidot ļoti daudz piesātinātas emocijas, un tas varbūt tāds viens dzīves moments, bet ir jāiemācās, kā regulēt savas emocijas šajā dzīves momentā, kā būt tajās emocijās, un neuzsprāgt, neizdegt, vai lai nerodās kāda nevēlama uzvedība vai rīcība.